Sveiki! Pārādīšu vienu no saviem izcilākajiem darbiem, pie kā es esmu strādājis diezgan ilgu laiku. Un tas darbs, kas nav pabeigts darbs. Tātad šeit mēs redzam tabulu, kurā tiek uzskaitīta frēskūdras ievākšana. Uz doto brīdi par piemēru ir paņemts 5. lauks, labā puse. Un te mēs redzam pa datumiem. Uz doto brīdi katrā datumā ir 3 rindas, bet tas var būt līdz 5 rindām, sākot no 1 līdz 5. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz darbinieku vārdi tiek izvēlēti. Te mēs redzam krautņu skaits un papildu krautnes. Kopsumā ņemot, visas krautnes tiek summētas kopā šajā tabulā, un nekādas atsevišķas darbības netiek veiktas. Papildu krautnes jau būs domātas tālākajai apstrādē, kad darbiniekam tiks rēķināta alga par mēnesi. Bet, kopsumā ņemot, uz doto brīdi mums redzās, ka 3 cilvēku brigāde, katrs ir ievācis pa 10 krautnēm, un tiek izkraušanās virziens ir uz vienu galu, tas ir pēc noklusējuma uz leju, un aprēķināti kubikmetri par krautņu skaitu. Tad mums ir ciklu skaits laukam. Uz doto brīdi, ja skaita vidējo krautņu skaitu, tad tas ir 10 šajā gadījumā, un tas ir 0,48% no visa lauka. 5. laukā uz doto brīdi ir 21 krautne. 5. laukā. Un līdz ar to 10 krautnes no 21 tā būs 0,48%. Tālākajās rindās mēs redzam jau citus vārdus, tas pats 5. lauks, bet te mums jau ir 6 krautnes un 5 papildu krautnes. Vidējais krautņu skaits mums ir 11, jo sasumējot visas krautnes kopā, dalot ar rindu skaitu, kura mums veidojas grupai, mēs iegūstam vidējo krautņu skaitu 11. Līdz ar to 10 plus 11 mums ir 21. Un te jau mēs redzam, ka 0,48 jau tālāk seko cipars 1, tas nozīmē, ka ir pabeigts viens vesels cikls laukam. Turpinot datu ievadi, atkal mēs ievadam 10 krautnes uz vienu galu, un cikls turpinās 1,48. Tad, kad jau mēs esam otrais nonākuši līdz maksimālā krautņu skaita daudzumam, cikls noslēdzas, un te jau mums parādās, ka tas ir otrais cikls. Un, ja tam pašam laukam mēs sākam ievadīt datus, bet izkraušanās virziens ir uz otru galu, mēs jau redzam, ka šeit jau atkal ir 0,48, nevis, 2,48. Tas nozīmē to, ka uz otru galu ir tikai sācis frēskūdras iegūšana, ir sākusies, un cikls vēl nav pabeigts. Jeb, ir iesākts pirmais cikls tikai. Ja mēs norādam atkal datus par to pašu 5. lauku, norādot izkraušanās virzienu uz otru galu, viņš, protams, noslēgs ciklu, bet, var gadīties tā, ka to ciklu var papildināt līdz 3-4 reizēm. Nedēļa pat 4 dienām viņi novāc to vienu lauku 21 krautni. Bet, uz doto brīdi, te mēs redzam tā akurāti, lai varētu tabulu pārskatīt, ir ievadītas 2 dienas uz vienu lauku. Un, ja mēs norādam informāciju uz abiem galiem, krautņu skaits ar papildu krautnēm vidējais cipars ir 21, tad mēs redzam, ka uz abiem galiem tiek rēķināts kā trešais cikls.
Ko tas nozīmē? Uz abiem galiem skaita gan šo norādīto virzienu, gan šo norādīto virzienu. Ja uz vienu galu bija 2 cikli, uz abiem galiem jau būs 3. cikls pie lejas. Un, ja mēs norādīsim, teiksim, nākamajos datu ievadīšanas momentos izkraušanos uz otru galu, te jau mums ir 2,24 cikli. Tas nozīmē to, ka šīs cikls sasumējās ar šo ciklu, bet zem šī trīnieka slēpjas vieninieks, jo uz otru galu mums vēl ir tikai 0,48. Es atvainojos, viens cikls uz otru galu. Un līdz ar to šis cikls sasumējas ar šo ciklu, bet tur ir tikai 2 reizes. Un līdz ar to, 2. cikls. Un te jau mums parādās uz otru galu izkraušanās jau 2,24 cikli. Es varbūt tās nevaru tā sīkāk izstāstīt to procedūru, taču cikli tiek skaitīti atkarībā no virzieniem. Un, teiksim, ja šo tabulu nav iespējams tā pilnvērtīgi izprast, mums vēl ir papildu iespēja aplūkot šeit. Ko mēs te darām? Nospiežam kopēt datus, viņš pārkopē tikai kubikmetrus. Ja ir uz abiem galiem, tad viņš iegūtos kubikmetrus sadala uz 2 krautnēm. Ja ir norādījums uz vienu galu, tad viņš parāda tikai uz augšu ievāktos kubikmetrus. Un tāpatās arī, ja ir uz otru galu norādīts, tad arī kubikmetrus viņš norāda lauka augšpusē. Un, nospiežot sadalīt datus, mēs redzam smuki akurāti visa lietiņa norisinās tā, kā tam būtu jābūt, jo te mēs redzam, ir augšā te mums bija norādīts uz vienu galu, līdz pat 2 cikliem uz vienu galu. Un te mēs redzam uz vienu galu, te ir pilns cikls, kur te ir iesākts, un te pabeidz. Tad nākamais cikls aiziet, un tie jau ir 2 cikli. Šeit ir tas uz abiem galiem 3, kur rādīja, Bet tad, kad mēs paskatāmies uz otru galu, 2,24%, tad mēs jau redzam, ka te ir pirmais cikls, šādi te, šis ir otrais cikls, tas sanāk 2, un atlikušais procents no lauka vākuma. Nepabeigtā 2,24. Jā. Un tālāk jau, protams, mēs šādā veidā redzam, cik kur tālu ir lauks vākts vai nav vākts, un izdarot šādu te darbību uz doto brīdi, atvērsim vaļā šādu lodziņu. Norādīsim mēs tagad datumu, tā pēdējais mums ir 12. Ja norādīsim 13. martu, izvēlēsimies kādu brigādi, norādīsim to pašu 5. lauku, labā puse, izkraušanās uz otru galu, un te mēs redzam atlikušo krautņu skaitu 16. Tātad, te mēs varam norādīt, pieņemsim 14. Krautņu skaits, un papildu krautnes parādīsim 2, un, kā redzat, vairāk par 16 mēs nevaram norādīt. Tad izvēlamies šoreiz tos pašus 5 darbiniekus, 1, 2, 3, 4, 5. Nospiežot saglabāt, un redzam, ka jau uz otru galu 5. laukā ir 3 cikli.
Tad mēs dodamies uz šejieni, izdarām šādi un skatāmies no šejienes ir jāsāk lūdzu. Te mums ir norādījušies jau pabeigtie cikli. Līdz ar to 1, 2 un 3 cikli uz otru galu. Lūk tā. Ja gadījumā ir nepieciešamas mainīt kaut kādu daudzumu, piemēram, ka tur viens cilvēks tās papildu krautnes nav pabeidzis 2 gabalos, pieņemsim, tad mēs piecinieku varam nomainīt uz 3, un mēs uzreiz redzam, ka te kubikmetri viņam arī nomainījās. Iesākumā bija 495, bet tagad ir 405, un attiecīgi šos kubikmetrus jau mēs varam piešķirt darbiniekam pie mēneša algas aprēķiniem. Nu, lūk, kaut kā tā apmēram. Cerams, jums patika. Ja jā, varat spiest laiku.